Sveiki! Es tūlīt jums pastāstīšu par aktuālu mantu vasarai. Tas būs augstspiediena mazgātājs K3. Es tūlīt viņu paņemšu un pastāstīšu. Arī, kur viņš ir. Tas ir augstspiediena mazgātājs K3. Īsumā pastāstīšu par specifikāciju. Viņam ir 120 bāra spiediens, 380 litri stundā. Ļoti laba manta kaut kāda īsai darbai. Mums ir nepieciešams noskalot to pašu rīčaku, moci, kas ir nepieciešams šļauku, pievienot pie krāna vienkārši un pie paša augstspiediena mazgātāja. Un tad varam izvēlēties komplekta nāk divas stobras. Viena ir parasta taisna lāpsta, ar kuru mēs kālam to pašu mocu vai rīčaku, un otra ir tāda rotējuša dubļu freize, ar kuru mēs, piemēram, varam to pašu bruģi bišķiņu nomazgāt. Vēl kas ir, tā pirmā stobra var regulēt ūdens plosmu, var samazināt vai palielināt, tur tā kā min-max, ar to jūs regulējat to ūdens plosmu. Un vēl kas ir, šeit mēs varam atvert to bunduli, pievienot to pašu šampūnu vai puces, un tad to pašu ričaku vai moci var nomazgāt. Vēl kas viņam ir plus, ka viņš ir ļoti viegls, tas maz kompakts aparāts. Tagad es vēl pastāstīšu par otru aktuālo mantu vasarai, tas būs bruģu tīrītājs. Kā viņš ir paredzēts? Ja, piemēram, mēs parasti ņemam augstspiediena mazgātāju un pieslēdzam to rotējušu dubļu freizi, un tad mēs sāksim strādāt ar viņu, jūs paši būsiet netīri, tā kā visi netīrumi iet pa malam. Šeit ir plus tā, ka panna, viņa sakoncentrēta, tur iekšā ir dīzis, kuri sakoncentrēta uz zemi, un viņi griežas un mazgā. Tā kā pirmkārt tas ir efektīvi, jūs paši būsiet tīri, un vēl viens plus, tā kā jūs uzreiz varat paņemt lielu platumu nekā ar parasto rotējušu dubļu frezi. Un šo bruģu tīrītāju var pieslēgt pie jebkura Kerhera augstspiediena mazgātāja, sākot ar K2 līdz K7. Vēl es pastāstīšu par putu uzgali. Viņu arī var pieslēgt pie jebkura Kerhera augstspiediena mazgātāja. Viņam ir plus tāds, ja jūs, pieņemsim, izmantojat ciemjotus ar pašu aparātu, tad patēriņš būs daudz vairāk nekā piepirkt klāt šo putu uzgali un izmantot jebkuru ciemjotus ar šo putu uzgali. Pirmkārt, patēriņš daudz mazāks, un otrkārt, ka būs efektīvāk. Pie viņu arī var nopirkt šo šampūnu, un tas nav parasti šampūns, tas ir koncentrāts. Viņu jāizšķēdē 1:3. Tas nozīmē, ka gatava veida ir 20 litri, un tas ir diezgan izdevīgi. Un, ja iet runa par moci, mocis ir uztaisīts no chroma, speciāla ķīmija, priekš chroma, manuālā veida, vienkārši uzšpricam, un tad notīram, un chroma saglaba savu krāsu. Tas ķīmija nebajā viņu. Un kas ir galvenais, visas veikalas kuršam, visu jūliju mēnesim, visam Kerhera iekartam atlaide līdz 20%. Nāciet ciemos!